es ar nebūtu. Bet dažādi mašķi ar mīlestību, katras tautas, kādas tautas. Bet dažādi mašķi ar mīlestību, katras tautas, kādas tautas. Tas ir kārzāki, kā mīlēs pārieši, tur auga meitenes, ātri kā lapenes. Un daža esot ļoti skaista, un daža esot ļoti skaista. Tur godavoja nav viens otram virsū, kaut zāni vīri, lieli vīri. Tur godavoja nav viens otram virsū, kaut zāni vīri, lieli vīri. Tur pretim jāsaka, ka Angus nejautā, kur nauda čupā mēs, viņš laulību tik slēdz. Pie būtas tēva būt iekškapja, pie būtas tēva būt iekškapja. Kāds Anglis sacīja man, ar mēs tā darot, gan pēc lava pūra, katrs lūra. Kāds Anglis sacīja man, ar mēs tā darot, gan pēc lava pūra, katrs lūra. Man mīlēt vācieši, tas tā tik olnā, tu mana mīļākā. Un brūgāns uzdzied vaktam rain, un brūgāns uzdzied vaktam rain. Pēc kāzām notiek kas gan dažas kaušanās, tas bet tomēr labi, dzīvo labi. Pēc kāzām notiek kas gan dažas kaušanās, tas bet tomēr labi, dzīvo labi. Bet kā ar latviešiem? Latvieši? Latviešiem? Nu, lai saprast, kā mīlē latvieši. Mums jāatkāpjas uz 19. gadsimtu. Jāšķir Rudolfa Blaumaņa īsa pamācība mīlēšanā un jāiepazīstas ar to, kas no seniem laikiem par mīlestību uzzināts. Sagatavošanās uz mīlestību! Ja esi nopietni noņēmis samīlēties, tad papriekš mierīgi apsveriet šī soļa sakas. Un iesācējiem tad tūliņ jāsaka, lai tie ietiepīgi neturas pie dažādām ārējām iezīmēm, kuras tiem iepatīk. Jo siltas sirds un rokas darbi ir daudz vērtīgāk nekā ārējais izskats. Bet, ja uzdomāt tā dzīvo kaimiņos, tad svētdienās jādodās vai nu pēc avīzes vai tabakas. Ja tā dzīvo otrā pagastā, tad jābrauc zirga pirkt. Un ziemā tas jāuzsāk kāds labāks kažoks. Nu, ja tāda nav, tad jāizņemās. Pirmā tošanās! Nu, vislabākā izdarīt priekš pirmās tošanās iznāk pastaigājoties. Vajag sekot, taču cienītājs nedrīkst kļūt uzbāzīgs. Protams, un pārāk skaļa nokrekšķēšanās, kasēšana vai nodūšana nav ieteicama, jo tā lēti var kļūt smieklīga. Priekš dāmām jāpiezīmē, lai tās ar pārspīlētu atturību tos nemāk un es neizbeidu uz visu laiku. Ieteicams, jāiemācās obligāti skatīties sāņš. Jāapstājas skatu logu priekšā un jādara tā, it kā tur izstādītos priekšniks aplūkotu. Pietam dāma it kā nejauši var nomest cimdu vai ko tam līdzīgi zemē. Vīrietis, kuram godīgi nodomi, priekšnetu nodos pazaudētajai. Un jaunavām ir jāizliks pārsteigtām, jo bieži vien tas, kā viņas pateiksies, atradēju uzrunās. Bet uz laukiem saimnieku dēlu un kalpu puiši priekš pirmās došanās izraudzās tirgulu un citas izrīkojumus. Tie piespraudzās izredzētāji klāt, uzgrūžās tai virsū, nocīkst te vārdu un saka, atvainojiet lūdzu, tie ir ļaudis, tik nekalni. Iepazīšanās ievadīta. Bet pie lauku puišiem un meitām izstrādāsies tāda rīcība, ka tie, kas viens otrā patīk, izrāda šķietumu un nesaticību. Viņš viņu devē par kārnu, kazu, vai arī par knīpu. Bet viņa viņu sauc par meduslāci un solās to ar dzīvesudrabu uzspert gaisā. Bet slepenībā viņa salāpa viņa kreklus un viņš svētdienās atnes par pusmārciņai bambas. Satikšanās! Bez pirmās sagatavošanās esam nonākuši pie satikšanās. Tā jau tāda smalka lieta, tādēļ to gan arī patstāvīgi apzīmē ar franču vārdu rendezvous. Nu, nē,
jāizrunā taču ar aizspiestu degunu. Randevu. Šeit arī minēts, ka pilsētās derīgas vietas ir maz apglātas muzejs, dārzi un bānūži. Ir sevišķi ieteikami ir pēdējie, ja nejauši pāris nokļūt līdz bučošanai, tad neviens uz parādu neko ārkārtēji neredzēs. Jā, un uz zemēm satikšanās var notikt turpat, kur pirmā tuvošanās. Tikai baznīcā jāaizsargās no bučošanās. Stipri ieteicams ir lapenes, jo par lapenēm visi rakstnieki tik daudz rakstījuši, kā viņām priekš jauniem ļaudīm ar vien lido tāds kā mīlestības gaiss, kas ļoti saceļ jutoņu. Vēlētos padalīties ar kādu viltību. Nu tad klausies, drīkst arī pierakstīt. Zemnieku mājās ierastā meitu un puišu satikšanās vieta ir Kleitiņā. Tur jaunos vasarās mēdz gulēt. Puisim jāuzteic, kad viņam vienam salstot. Tad sakos sitiens pa plecu ar krābekli, taču tā ir zīme, ka Kleitiņas duris uz nakti būs vaļā. Skūpsts! Šeit nu esam nokļuvuši pie visvārīgākā punkta. Skūps pie pilsētniekiem vai buča, ja gluži vienkārši mute pie laucniekiem nav iemācāma padarīšana. Tur mācīšanās ir viss, un studēšana nekas. Bet drusciņi pacietības no jaunās puses. Arī iesācējs drīz vien būs guvis vajadzīgo vingrību. Kaut jau meitenes. Un ja vīrietis sajūt, paliksim pie smalkākā vārda, skūpsts, netikt atraidīts, viņš apliekas mīļotējai liegi roka ap vidukli un smalki paskatās viņai acīs un ar labi nomērķētu acis fokusinājumu tuvojās skūpstāmajām lupām. Pie tam jāizmiedz abas acis, tas jaunumam patīk. Un skūpstam jābūt bez trokšņa. Kad jaunavu skūpstu dabūjusi, tad tai drusku jāatkāpjas un jāsauc, bet kungs, ko jūs darat? Vīrietis pēc tam satver viņas rokas un čuks. Tu mana vienīgā un vairāk kārtreiz vēl izsaku lūgumu, vēl tikai vienu bučiņu. Te jāsaka bučiņu. Tu saldā. Šī bučiņa tad pa lielākai daļai tiek dota un ņemta. Tā ir karsta mīsa. Nevis 1, 2, 3, bet tikai viens. Tikai viens! Kad lapeni atstāta, tad jaukundzi atkal jāuzrunā uz jūs. Protams. Uz laukiem ir diktās un plaukšķošās bučas. Apmēram šitā. Kad jaunava buču saņēmusi, tad šī izsaucās aktu pagāns. Visis pat tam satver viņas rokas un bučo otrais. Tad šī izsaucās balns. Jā, pirmās reizes satiekoties un bučoties puišanējas, ja arī tie saucas uz tu, viens otru vai uznāk uz jūs un nelietot nekādas izloksnes, pat grāmatu valoda. Čalošana! Katrā ziņā jāizvairās no politiskiem tematiem. Jā, arī ticības lietas pačalošanai, galīgi nedara. Turklāt izteiksmē jābūt ļoti dzejiskai. Sarunā veikli iepīti mazi mīlestības dzejoļi jau daudzreiz noveduši pie labiem panākumiem. Nenoliedzam piekrīt, taču labi jāzina, pie kādiem dzejniekiem iet aizņemties. Pieņemsim dāmas, kas liecas uz dekadentu pusi, varētu vilināt ar Pāliju vai Jākapsons, taču tās, kas nesā sarkanas blūzes vai sarkanas lentes ap rokām, tās varētu iepriecināt ar Ainu un Aspazīmu. Jā, un skuķiem aizvien labi iespēja dara salīdzinājums iz augu valsts. Un te par piemēru var iesākt Jaunkunds. Jūs esat kā pumpulis. Reizēm vīrieši var iekļūt tādā ķezā, kas sajauc iecerētās meitas vārdu. Sajauc! Bet pastāvīgi saukt meiteni par Daiļavu. Bet vispār jārunā par savām jūtām. Jāstāsta kā, tikai par viņu vien domājat, un naktīs tikai par viņu sapņojat. Un ja pēkšņi sarunā iestājās klusums, un vīrietis nezina, ko tālāk teikt, tad viņš sagrāba izredzētās rokas, un lai spiež tās sev pie krūts, un lai atkārto, tu mana vienīgā. Mājiet nākamajai līgavai! Katru
jaunava drīz vien jau zinās sava cienītāja nolūkas un stūrais taisni mērķam pretī. Starp citu, pilsētniece ieminēsies, ka savas cepures pati taisa. Taču te arī ir teikts, ka tā labprāt pati vāra ēdienu un labāk omulīgi dzīvo savā mājā, nevis iet uz kaut kādām ballēm. Ja cienītais jau brauc mājā, tad jānovīrē šujamā mašīna un jāskās, kā visas kleitas pašas taisītas. Bet lauku meitas šai stāvoklī pārveidina svētdienās savu kūru, lai uzturētais redz, cik audekļu un baķu uzturētāji ir. Te ir rakstīts. Bet jūs tikai meitenes. Ja pūrs esot tukšs, tad lādēs lapeni jāiekļauj daži ar pakulām lielāk vai divi apmūks. Kas tiekoši? Vispār šai laikmetā meitenē nevar būt nekāda caura zeķa. Pašam jau caures! Bet pēc atvadīšanās skūpsta sadarinātā pa laikam iesaucas. Kad to atkal atnāksim? Ja Līgava pēc atvadīšanās vēl ko grib darīt, tad tā, lai nostājas pie loga un aizjošiem veicina ar tīru tautiņu. Nu, tālūk, mēs jau no pāri, no jūdu pirmās uzplaukšanas esam aizveduši līdz pašam altārim. Tur iesāks laulība, un par mīlestību vairs nav ko mācīt. Bet pavisam citāda mīlestības stāsts izgāja Virģijānis. Jūs to neesat dzirdējuši? Kā te ne? Visi virģi bijuši cilvēki ar jauku dabu un savā dzīvē paveikuši kaut ko sevišķi, par ko ļaudīm 50 gadiem runā. Visi virģi dēlēm izvēlējās Līgavas, bet Jānis par to negribēja nedzirdēt. Zaplīs taču tik strādīgi un tāda māja īpašniece. Bet Jānis? Nu nē un vēlreiz nē. Viņš presēčoties tikai aiz sirds vajadzībām. Kas ar jums atbūs? Nezināju savu laiku mīļie pavadāt, kā mēs beidzot saltais vecums klaudzētām ciklāt. Hei, hei, ritakām, vajag pasteikties, citādi nu vien, lai pāries. Hei, hei, ritakām, vajag pasteikties, citādi nu vien, lai pāries. Iekrīt vajag nokrīt, marki bāda no sirmo, čurčurčurā mute valkas, kas vairs pučas to. Salda gulda cauri krekli, netiek zelta nauds, un kur beidzot smečas tevi līgu puri sauc. Hei, hei, ritakām, vajag pasteikties, citādi nu vien, lai pāries. Hei, hei, ritakām, vajag pasteikties, citādi nu vien, lai pāries. Tāds domīgs. Kur lai satieku labu, čaku mātes meitu? Reiz, nekad nav bijuši tie laiki, kad cilvēku mīlestības viendēļ būtu devušies laulībā. Mīlestība ir laulības sāls. Nu, bet labi tā ir laulībai. Kur tās netrūkst? Bet, nu, varbūt jau arī bez tās iztikt. Tu! Nu, labi. Sataisīsimies un aizbrauksim uz kaimiņu pagastiem. Aizbrauksim, kā govi pirkt. Kā govi? Kā zirgu? Kā tu gribi, lai viņa pie tevis pati brauc? Nu, tad aizbrauc uz kādu no tirgiem. Tās sanāks nejaušāk. Un tā Jānis kādā svētdienā ar papultē izdomāja braukt uz tirgu, jo zināja, ka visas pagastmeitas tur būs satiekamas. Protams, skaties, kaimiņu pagasta Zaplīze. Zaplīzi! Sveika, Zaplīzīts! Vai tu man gadījumā negribi ko teikt? Nē, bet kā tu esi izaugusi? Anne, māte. Visās dienās var izaudzināt par ļoti strādīgi. Runāja, ka šīs labas sots pārgājusi arī meitām. Anita, skaties, viņu Jānis. Kur? Mēģini lēnt, labdien! Smuku meitu esat izaudzinājusi. Nu, bet, protams, smukuma bez čakluma jau nav. Nu, bet, protams.
Piens un asins. Pēšu savā līdiņā. Viņu Jānis Alģips, tu gluži kā radīts. Labdien, Jāni! Tā diena nāk, kad Dzirnavu kalnā kāds šūpolis. Kādā patīkamā dzērstē Alība pat savus matus sadzērstējuši. Un kā viņa kustās? Vai par viņu kāds dzirēs kaut vienu sliktu vārdu? Jā, viņa Rīgā ģimnāzijā un pie Šneiderienes 2 gadus bijusi. Un vai meitene ar eņģeļu izskatu varbūt iekšā citādāk kā eņģeļa? Un ja tu zinātu, kur viņa pakrist, viņai pat spilventiņa palikt. Ak, tu. Protams, te arī krodzinieku meitas. Labdien! Un es domāju, ka tas Jānis tāds mērs vien ir. Nu tiktu viņš manos nagos. Vai vien nebūtu dzirdējuši? Vai tu viņš kurls, vai? Te, kur jaunā kalējiena. Pagājušajā svētdienā esot pārvākusies uz pats. Kaši. Kādas biešanās, kas tas ir par traci? Traukšanās, biešanās, izlaivai traci. Lonās un lokās maidu ko prasi, izlīma rokas, beidzu ko prasi. Rotas šerotām ausīm un kaklām ir, ka jāpaliek gluži vai trakam. Viņš tādas ēdamas lietas, daboli, zaļi, bet garšīgi. Barākas tikko svaigi, tad tas nākam kā smaržo. Medus, liepu ziedu medus, pļāvu medus. Skaistas krāsainas cepures, katrai galvai varam atrast kā pienākums. Cepumīni, cukurgailīšus, kas salcis, un garšas. Man atlašies. Raiba, drēve, balta, vakata. Uz skrūvis un pakļovis, skrūvis un pakļovis. Garšīgs, šitais garšīgs. Es dzīvoju viņiem šalēm un angā kaulēm. Ak, dievu vada tēm, un smukarādu tēm. Un pazīstu ar tāne, es pārdom dzilumu zāne. Un pērkat tev tēm, priekš prūšu uztumčē. Man paša māja liela uz vecā valstījā. Un naudu daudziem, es dodu uz procentiem. Reiz rastapojam brauce, pa kungi mani sauca. Un lai napinā, tam 100 rubuļā. Un viņa paša meita ar Raibu šūta kleita, tam līdz bija braukusē. Pie manā personē, tam bija smuka skuķe, tā rozīta kā puķe. Tas laikam agona, ka neaizmirstulē. Bez liela labprātība, es daru pēc jūsu griba, kā vienam pavēlē. Tik smuka meitene, es vācu savu klase un deva cik tu prasi. Par 1% uz 2 mēnešiem. Tādas tās zeltenības un liepmeitas, par kurām rakstīja tik skaistas lietas runā. Nāc pazīlēšu smukais Jānskum. Viņi saimniek, jums tādas bēdīgas acis. Nāc pazīlēšu, visu taisnību tev pateikšu. Vai šogad zelta saimnieciņa pie labas saimnieces tiksi? Še zīlē. Jums 2 ceļi priekšā. Grūti jums saimniek gājis. Labi jums saimniekies. Redzu, kā grāmatu lasu. Ja gudrs būsi, smuku precēsi. Nabagu mīlēsi, bagāts paliksi. Jums 2 ceļi ejam. Jūs iesiet pareizo. Tici man. Paldies jums. Jāni, kā tev tam skuķēm ir? Kā priesnīgs brāķis vai nevalkā meitas vārdu? Kur lai rodu sev īsto? Jāni, Tigris jau nav vienīgā vietas, kur jaunas meitenes atgrozās. Daudz tīkamāk sev tās būs svētdienas rītā baznīcas priekšā. Tad dodamies uz baznīcu. Dodamies. Jā, baznīca šodien tiešām pārpildīta, ka nevienu pazīstam ģimeni vairs nevar sazīmēt. Skaistas jau ir daudzas, bet kā lai zinātu, ka iekšā nesēž pats sātans? Būs vai tonī jākāp augšā un jāskatās uz iznākšanu. Lai Dievs ar tevi, Jāni. Labadiena! Dievs palīdz!
Dievs palīdz devējiem arī, kas tevi tik augstu uztrēcis. Viena gribēšu nevienu. Tad tu būsi par augstu uzkāpis. Bet kur es visā tālumā zvanu skaņas varētu noklausīties? Un es jau domāju, tu uzdomā tās meitas no šajienes grib nolūkoties. Tādiem precēju gribētājiem kā tev jau uznāk tāda untumi. Nu ir laiks zvanīt. Tev gadās nevis skaļš kā prieks izklausīties. Bet zvani stiprāk, vai pieguri, vai? Ko nu mūldies? Es prasu, vai palīgā nevajag, tik vārgi zvanu. Stiprāk nedrīkst, citāds vārds pārplīsīs. Nu kāds tev pārbīls? Ne tavs valodas, ne te zvanu skaņas dzirdu. Man pat labāk prātu nenes uz jokiem. Tev bail no spokiem? Es jau kurus, austu vajag mazgāt. Atradies te liels kūks. Nu, ja negrib runāt, negrib. Patām. Sveiks, Jāni! Sveiks, vai? Kā labs iežas? Griežas, man liekas, +1. Kā labi iet, es prasu? Nu kas nu par rasu? Logāts tāds, tā laika mausi būs aizkrituši. Manu acu priekšā, vai par tiesu vairs nedzirdi? Ko nu par sirvi? Nebija nemaz tik augsts jākām. Ko sirvi būtu? Es vēl brīdināju. Taisi muti vaļā. Viņš nevedē. Jāni, tev būs no neparastā trokšņā aizkritušas ausīs. Nē, rausas ir. Vai tiešām nekas nav līdzams? Gan jau būs labi, manās tā gadās. Jānis ir tādā lietā, ka nevar jokot. Vajadzētu nomast pie daktera. Jāni, tev būtu labāk nobraukt uz dakteri. Uz traktieri? Jā, tu izmaksā lietu. Kur ir dakters? Dakters ir rodā. Viņš turpat kaut ko Sauciet, obligāti Mīļo dakteri. Mums tagad ir uzmākušās tādas nepatikšanās, ka es nezinu, ko iesākt. Viņš pat manu balsi vairs nedzird. Mēli! Parādi mēli! Mēli! Nu kā? Nu vairāk taču! Izstiem rokas! Ej, paej nosti, tas taču nav klūkaņas, bet ause! Sakiet, dakteri. Šitas slimnieks var mierīgi iet uz mājām. Šitas dzirdētājs jau nu vairs nebūs. Pārbaud vēlreiz. Paskaties vēlreiz. Viss būs labi, uz kurienes tā tu mīlēšanai ausu nevajag. Nekas, Jānīt, gan es kaut ko izdomāšu. Brauksim dēls. Terim jāmaksā. Bet tiešām nevaram viņam tā palīdzēt. Un tā Jānis izdomāja, ka brauks pie krodziniecēm. Bet cik tik ilgi viens sēdēs un pie tā vēl kurls? Pagastā runā, ka viņš esot bijis jau pie 4 dakteriem. Šie teikuši dzirdētājs jau vairs nebūšot. Un tā nu Jānis saprata, jābrauc pie tām krodziniecēm. Mierā, kas ir par raci? Rīgas plēčas žir vai, lai jūsu smagas te nebūtu? Kāpēc? Nu, pat kā piebrauc uz kurlais viņu Jānis. Skatavieties, tas būs nodzīgā laba partija. Kā? Jā, un tu, likadīga, ar savu draugu, fiksi prom par ķēļu durvīm. Ne caur zāli, par ķēļu durvīm. Nekas gatavoties. Un es taču teicu, ka tas Jānis nav nekāds mēģis. Labadiena! Cilvēks Vilnis, laba diena, diena laba. Vai cik labi, ka jūs esat atnācis šajā dienā. Manas meitas, Rozīte un Magonīte, paveic cik daiļas un skaistas. Viņas jau arī nav tās meitas, kuras šūpodamās veidina savus līgdrakus. Nu, bet, protams. Bet vai neļaunos ka patveicos jums kādu brītiņu? Esmu ļoti ātri braucis un ziedziņš piekusis. Nu, nē, lai tik atšaunas. Nāciet sēdēties. Tas ir jauki, ka kaimiņu svētdienā neaizmirst. Kādēļ uzreiz jānomirst? Neaizmirst. Ēdiet. Jā, nav laika dēdēt. Vajag dzīvot ar pilnu krūti. Runā stiprāk, tas tāpēc tik nedzird. Ko tu kurls būdams brauc pie meitām? Tu domā, kurlam negribas precēties?
Nu, tu tā kā ņemt kaut arī kurlus. Nu, nieks par to kurlumu, jo man tas students Teofils tik traki nepatiktu. Bet šitam bija smags. Jūs nesat pirmo reizi, tad naudiņu jāiemet. Lūdzu, jūs esat dzīvnieku mīļotājs. Jā, mūsu laikos nav māka naudu nopelnīt, bet sāk taupīt. Mēs esam visi tik nabagas, kā domāju. Vēl mums pie mācītāja noglabāta. Kur tu tādu var dabūt? Lūdzam, sakiet man arī. Nauda zeķē mani no mātes. Ak, no vīra mātes. Nē, es tikko neesmu bijusi precēta. Ak, nu jā, pareizi. Mūsdienās var arī tāpat neprecoties. Bet, nu, man būs jādodas tālāk. Nē, pagaidi. Kur tu tā steigsies? Nu, piedodiet, man uz Ziemnamām jādodas. Visu labu. Nu, lai tas mēnesis arī iet! Jots tev ir rāvis! Sveiks, Jānīt! Droši sēd daudz. Paldies! Nu, ko tu stāv? Ej uz tais kafiju. Tā vairāk. Viesis atdzers. Jā, dzers. Tu tik padomā, Jānīt, pasaulē viss tās pašas vecās lietas. Spaidi no vienas puses, laupīšanas un uzbrukumi no citas. Paskaties tik, te rakstīts. Pasaulē esot izgatavots vairāk nekā 100 miljonu pildīt bumbu. Tiek ieteikts tās ievietot mitros mūra arsenālos vai arī aizšutēt uz tālajām ziemeļa apgabalu tundrām, kur bumba eksplozija nekādu mūsu nevarētu nodarīt. Tu tik padomā. Lūdzu. Yes. Ēd, Jānīt. Kā es saku, kad tu cilvēks ēd, tad vēders un muti var priecāties. Kādu patīkamu daļu. Viņa pat roku dod sniegt. Rociņa tik mīksta kā dūjiņa. Nu, ko tad es, vecs vīrs, jums maisīšos pa vidu jaunajiem, atstāšu jūs divatā. Vai tu vispār nejautās, lai nāku no Jurģiem uz viņiem par saimnieci? Tāds kā tātinātājs, un tāds grib būt mūsu laika cilvēks. Kā jūs teicāt? Es jautāju, vai jūs tādas zīmes nezināt? Bez saules, tik drūms ir mans prāts, kuram dēšu sirdī, ko žēlabas mans. Aiz dārzā tur lejā dziļš ezeriņš mīts, tur zvērēdams spieda, viņš mani pie sirds. Aiz dārzā mani pie sirds, tur skūpstīja mani, viņš viltība
cerības pilns, tur viņa zvērestu aiznesa vilns. Nu, trauciņ man traucās uz ezeru prāts, kur remdēšu sirdī, ko žēlabas māc. Nu, trauciņ man traucās uz ezeru prāts, kur remdēšu sirdī, ko žēlabas māc. Man labāk patīk ticības. Tevi redzot, man asins karstāk krīt. Tevi dzirdot, man sirds diktāk un diktāk sit. Sirds gavilē un to tik vien jūtu. Nu, vai tādas ziņas var dziedāt tikai tai, kas dziļi sirdī? Kas ir, ko gribi? Nu, vai nebūsit reiz padzēruši? Es vai tev šorīt neticu, ko man sapnis nozīmē. Tev tūlīt būs priecinieki. Jā, nu, bet par precēšanos vārda nav vēl teicis. Bet ja viņš runa, vai iesi? Nu, protams. Ak, tu! Un es? Nu, nāks no jūķiem uz viņiem par saimnieku. Fui, atvainojos. Puisi! Cits jau neatlīdz, bet vēl drusku uz koku. Ja palikšu vēl, kā būs? Nu, gulēšu šonakt tu pat. Vai ej, prom. Jūsu puisis? Jā. Brāns cilvēks, laikam ir ļoti strādīgs. Tāds pats miets kā visi citi. Kā dzer, tā lien. Nakt un dienu tādi mūsdienās reti atrodami. Jā. Reti atrodami. Jā. Bet jūs mani nepareizi sadzirdējāt. Nu, tā nu gan varētu būt. Citus mīlestību padara aklus. Mani tā padara vēl kurlākus. Un ko tad jūs mīlējāt? Nu, jūs un vēlos arī precēt. Man arī jūs ļoti patīkat. Un uz viņiem par saimnieci, man arī ļoti patiktu. Skāde. Kāpēc? Tādēļ, ka nevarat nākt uz viņiem par saimnieci. Bet es saku, ka varu. Es arī cienu jūsu mīlestības vārdu un cienu jūsu liekšanos. Bet es nemaz neliecos. Nu, bet kā es to ņemu pa ļaunu, jūs jau cits brundāts uzcerēts. Man nav cits brundāts, es neliecos. Ja ne, tad ne. Braukšu prom ar smagu sirdi. Visu labu. Cukurūdeni, tāda mānīšanās, cukuru! Ko tu brēc, mans bērns, vai tu ar to kurlo ņemdamās pati kurlunēs tikusi? Viņš aizbrauc prom domādams, ka man ir jācits jau brokā. Tā. Cukurūdeni! Nekas, meitiņ, gan es kaut ko izdomāšu. Ej, jūs tais labāk vēl kafiju, tikai olas zeltanam nepiemirsti. Ej, gan es kaut ko izdomāšu. Jā, gan es ko izdomāšu. Es skatos uz tevi veitā un domāju. Tev arī drīz būs jāmirst. Jā, un tad? Un tad pārvērtīsies par zemi. Un tad? Un tad no tevis izaugs zāle. Un tad? Un tad sevi aprīzgos. Jā. Un tad tev atkal izmetīs ārā. Jā, un tad? Un tad es, kad es tevi satikšu, es teikšu, veitā, kā tu esi mainījies? Ak tā! Kā es tevi dabūšu rokās kāja! Es viņu miltos saspērtu. Jūs taču visi to dzirdējāt. Jūs visi tam bijāt liecinieki. Tu zāle, tu kalniņ, un arī jūs tur divi arī. Kā es viņu dabūšu? Jāni, klausies. Man tev padomā ir vēl viens mājas, kāda skaista rozaziedz, pēc kuras tev derētu pasniegt roku. Nu tad aizved mani. Un tā Jānis devās uz Annēm, kur tā saimniece bija izdaudzināta par ļoti strādīgu. Anīt, viesi brauc! Kādi tev vēl viesi, varbūt caurbraucēji?
nevar plika cilvēkos rādīties. Bet tad pasved man no jauno. Šaprāts mūžam kā aizmigusi, nu nē. Nevar normāli sataisīties. Nu, re, tagad jāiztaisās. Nevarēja pirms tam apģērbties, ja? Ai, un mans bērns ar plikām rokām. Tu domā, ka tu cilvēkos tādi varēsi rādīties? Stāviet kāds šonamais. Anīka, tas jaunais Virļu Jānis, viņš ir gluži kā priekš tevis radīts. Jauns glīts un tādu māju īpašnieks. Ārprāts. Ja viņam gribas padzerties, tu aizēji un uztaisi tēju. Ja viņam krāklam kāda poga iztrūkusi, tu paņem un to pogu piešuj visu. Es taču neprotu šūt. Anne, es tev 7 reižu vai tad esmu mācījusi. Cik var? Viesi jau tulīt sādā. Viss kā vienmēr pašai. Ārprāts. Kaut nu viss iet. Labadiena! Labdien, Jānīt, labdien! Esmu atbraucis svarīgā jautājumā. Esmu atbraucis jums atņemt meitu. Cik ārmoti, Jānīt! Man pat tam izgājušo nakti vilks jāra pa sapņiem aiznesa pāri! Jānīt, paveid, cik smalki, nu vai nav īsta māksliniece! Aiztec uz aku, jāuzliek tēja. Ej vien pati, es tikām ar viņu runāšu. Lai dzēr pienu. Piena jau gana mājās būs sadzēries. Un tējas, tās laikam viņam mājās trūks. Nu, bet paskaties, nu, īsta māksliniece. Tad aiztec uz kameri pēc piena, es pēc tam aiziešu pēc sviesta. Ir ar tur 2, ko nes. Tad te jauki izskatīsies, ka viesi atstāsim vienu. Slikā lūdne! Tu domā, ka man to cilvēku mielojot kāds labums atlieks? Kaut tas cilvēks būtu tāds muļķis un atņemtu to krustu man no kakla. Kas ir akla? Mīlestība. Māte sacīja, ka labāk pie kurla nekā pie akla ietu. Lietu. Jā, es arī gaidu lietu. Bet nerunā tik skaidri. Es gluži labi dzirdu. Un, nu, man jau būs jāsāk braukt. Nē, brauki, paliesim vēl, bet tu negribēsi kādu kumus iekost? Mašā iekost? Nu, nē, tev atgaināšos. Bet māte tev gribēja dot ēst. Ko nu par plēšanu? Nebīsties. Ar Dievu! Jāni, brauc ratā! Tēt, notika kaut kas šausmīgs. Jānis pilnīgā nemaņā trieca zirgu, kamēr rati atstās pret to lielo pelēko akmeni iepratīm smēdēji. Kā vāģi teldi ar telderiem pa ceļa mežu joņojot, neapgāzās, tā es brīnumu nevar izskaidrot. Es tam jau 100 reižu biju laimīgi pabraucis garām. Nu jā, bet šoreiz tas kļuva tev un Jānim par piedauzīšanās akmeni. Jā, tie tik spēcīgi atsitās pret to, ka pasvieda mūs labi augstu gaisā apgāzās un mēs palikām turpat grāvi. Kas tas bija? Viņa Jānis! Sveiks, Kalē! Sveiks! Vai zināt, es jūs līdz šim uzskatīju par apdomīgāku nekā tiešām esat. Daru abus darbus reizē. Bēg no nelaimes un dzenos laimē pakaļ. Bet ja jums, Kalē, labs prāts un Dievs sirdī, saklaudzinies šo te ratu, ar to es tālāk braukt nevaru. Nu, jāpalīdz vien jau būs, bet darbs nebūs ātri padarāms. Pa to laiku jūs varat pakavēties manā dārzā. Vai paldies! Es esmu nabaks vecs puisis, un tādu vēl ir daudz. Daudz precības jau pārlaidis, smags liktenis mani ņaudz. Es precēju drīz šeit, drīz tur, vēl sievas lūkodams, bet izdevies man nav nekur, tādēļ es vecs puisis. Bet izdevies man nav nekur, tādēļ es vecs puisis. Šī vecā spalva vienīgā ir mana draudzene, un cietā gultā otrajā man īsta biedrene. Un kas man sāpes prieku dar, to stāstu viņam gan. Tā saulaž mani saprast var, tā
vai tu jau draugos ar vīri saimnieku? Tas nabaga cilvēks vēl nebijis pavisam kurls. Ak tā, pavisam piemirst. Tad jau tā nelaime nemaz nebija tik liela. Ak, tad tu esi tas krustāvs, kam baznīca ausis saslīsa. Ringsties līžu. Tak nekauniet manis dēļ savu meitiņu. Ha, meitiņa sadomājas. Ilze un Līžuks, tās ir manas māšeles. Ak tā, un es domāju. Juri, vai nebūtu viņam jāiestāsta? Nu, laikam jau jā. Te bija vienu dienu uzklīdus tāda čigānieta, kas mācās virsū kā tāds lietas mākons. Kamēr atļāvām tā izlikt kārtas. Un šeit Ilze prasīja, vai jūsu ausis kļūšot vesels? Un ko tu viņi sacīja? Nu, viņi teica, ka jūs tikšot pie dzirdēšanas caur kādu labu sieviņu. Tie rati. Viņa man nevar palīdzēt. Man tikai vienīga zālīte, kā daktere teica, varot palīdzēt. Un tās atrast nevaru. Vai tad nav zināms, kādā vietā tā aug? Ir gan, bet tādas vietas es vēl neesmu atradis. Ak, meklējiet jau, meklējiet. Tas būs Vanets Krekls. Laikam jūsu brāļam. Nē, tas ir mans pūra krekls. Tā, gluži kā piemērīts. Ilze, es esmu godīgs un taisns cilvēks. Nevienas meitas vēl iepriekš tā neesmu mīlējis kā jūs. Neviena tā nav patikusi. Un tāpēc arī domāju, tā pirmā, kas man patīk, jāprecē. Ak, Jānīt, ja jūs zinātu, cik man smagi paliek ap sirdi par jūsu nelaimi domājot. Un nē, to nemaz nevar izteikt. Nu, izrunājāties? Jā, izrunājāmies. Nu, kā, patīk taču? Nu, patīk, jā. Nu, bet tad jau ir labi. Nav gan viss labi. Briesmīgi, prasti un nedzējiski. Ko tik es tur nesarunāju? Tā lieta ir cauri. Viņa manis neņems. Viņa pat beigās sāka raudāt. Jānīt, nu redzi. Nu, vaina ir tajā, ka tev līdz šīm ar meičām pa maz darīšana ir bijis. Tev tāvs turējis kā sapīti kumeni. Un, kad jārikšo, iznāk tikai klupšana. Tev gan sanāk uzlabot lomu. Labi, Jānīt, pagaidi. Tu, Jānīt, uz kurien? Nu, tad tagad klausaties. Jūs Rīgas krogu soli deldētāji arī klausaties. Un īpaši tu klausies. Kas tad noticis? Mana meita un tas jaunais saimnieks viens otram patīk un ir sadodami kopā. Tas, lai notiek tā, dzērsim viņu precības. Nu, tad īstais beidzot atradies, ja? Ir gan īstais atradies. Un kas tāds, ko tu nemūžam neuzminētu, iet uz 100 gadu pirmajās rindās diriģētu. Ai, nu tā gan jau būs gluži svešs. Nu, gluži jau nav tik švešs, kā tu saki. Viļņu Jānis ņems manu alīdiņu. Kā tad? Lai būtu tā, krogā uzsaukšu 2 duču bairīša un 4 stopus sūrā tiem, kas dzers uz manas meitas un viņas jaunā līgavaļa veselībā. Zini, kā tautā saka, ar mēliem tālu netiks. Līžu, labdien! Kur Ilze? Mājās. Ko viņa tur dara? Raud. Par ko? Es nezinu. Antere, labdien! Kāda sārta jums uznākusi? Krogā satika vēju. Un tas jums atnesa lietu? Nē, tas man atnes dzirdēšanu, kad Alīda drīz dzeršot kāzas. Kā? Vai Alīda apskauža? Vai jums arī negribētos dzert kāzas? Nu, tas tak pavisam vairs nav smieklīgi. Tu teik dienām nāc uz smēdi, sagriez manai nabaga mašalai galvu, un tagad vēl smejies pa manām erastībām un Ilzes žēlabām. Tas nav glīti. Nu, man ar jums nav plānots jokoties. No Alīdas es nekā nezinu. Viss, ko es zinu, ka ar Ilzi drīz dzeršu kāzas. Bet, nu, ko tu stāvi? Vai pratīsies prom un atstās mūs vienus, vai arī gribi redzēt, kā es Ilzi pirmoreiz uzrunāju?
Ilzi, tas nebūs tā nejauši vien noticis tajā svētdienā, kad rati salūza. Tajā dienā jau agri vien no rīta bija devies līgausmē meklējumos. Biju pie visām saimnieku meitām, bet ar vienu netiku skaidrībā. Un katru reizi, kad devos tālāk ceļā, man kā akmens no sirds novēlās, jo neviena no viņām man tiešām nepatika. Vai tad jūs viņas visas tā uzreiz varējāt iepazīt? Nu, tur man sava zināšana, bet es tev tiešām gribu prasīt, vai arī es tev kaut maz drusciņi patīku? Kā, vai tad vispār to alīvi un nav taisnība? Nē, tiešām nav. Es tev prasu, vai tu arī mani mīlē? Nu, saki lūdzu. Es nevaru. Kā lai es kliedzu, ka viņu mīlēju? Bet tu tikko teici, kā lai es kliedzu, ka viņu mīlēju? Kungs Dievs, tad tā bija iemzēlība. Tu viņu esi atradis. Jā, esmu atradis. Un kā tad viņu sauc? Viņas vārds ir mīlestība. Vēlreiz! Saki man vēlreiz! Kā tu teici daudzreiz! Kā tu teici daudzreiz! Mans savs draudziņš! Mans savs draudziņš! Kas ar savu draudziņu? Kas ar savu draudziņu? Kāja rūdzu laukī! Kāja rūdzu laukī! Jūlija vidū! Jūlija vidū! Mūzikanti atliec! Mūzikanti atliec! Pēdējais valstis! Jā, 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 tušana, te zirādēja, saizāla kalpoja. Lasīgala klusēja vairs, nespēdām, kā es tevi mīlēšu, kā es tevi mīlēšu. Kam nav draudziņa, kam nav draudziņa, pasēc visu maisu. Iesim drusku lēnāk! Iesim drusku lēnāk, Neiesim tik ātri! neiesim tik ātri, Paliksim tepatās! paliksim tepatās, Neiesim nemaz! neiesim nemaz, Paliksim klusā! paliksim klusā, Sienzāru naktī! sienzāru naktī, Vienu vārdu naktī! vienu vārdu naktī, Pasaki man! jā, 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 tumšā naktē zirādēja, saizāle elpoja. Lastīgala klusēja vairs, nespēdāma, kā es tevi mīlēšu, kā es tevi mīlēšu. Kam nav draudziņa, kam nav draudziņa, kam nav draudziņa, kam nav draudziņa, tumšā naktē zirādēja, saizāle elpoja. Lastīgala klusēja vairs, nespēdāma, kā es tevi mīlēšu, kā es tevi mīlēšu. Kam nav draudziņa, kam nav draudziņa, tas pēc visu maisu. Tā, pirms mēs dodam puķis aktieriem, mēs no aktieriem gribam pateikt milzīgu paldies komandai, kas mums palīdzēja šo izrādi uztaisīt dzīvu. Paldies Aivaram Vaišļam pie gaismām. Paldies arī Ivaram Kraucim, kas mūs visu vakaru iepriecināja ar brīnišķīgu mūziku. Un milzīgs paldies skolotājai Zitai Neimanai, kas bija mūsu spēks un atbalsts visas izrādes laikā. Paldies arī Dominikai un Sofijai, meitenēm no 10. klases, kas palīdzēja tapināt visas dekorācijas. Meitenes, lūdzu, nākat uz skatu, ja viņas šeit ir, ja nav, tad nodosim sveicienu vēlāk. Un pats lielākais paldies mūsu skolotājai Vairai. Skolotāji, jūs esat vislabākā.
ļoti daudz darba, un man, laikam, lielākais gandarījums ir tas, kā jūsu dzirkstīt tas prieks, tas spēles prieks, ko jūs varat raidīt skatītājiem. Un, ja notiek šī apusējā enerģija, tad pasākums ir izdevies. Jā. Es domāju, ka kolēģi un vecāki ar jums ļoti lepojās. Vismaz es ļoti lepojos, un es ļoti lepojos ar brīnišķīgajiem kolēģiem, kas spēj saturēt šos brīnišķīgos jauniešus tik dinamiskā ikdienā un šo te aktieru mākslu, šo teātra mākslu arī virzīt tālāk uz priekšu. Paldies jums! Paldies! Viņa nonāca mums.